Nu ko, čau visiem. Šodien ļoti interesanta diena. Tā ir sestdiena, tātad mēs braucam uz Cēsīm, uz RC Gonku. Ja tu zini, kas ir RC Gonka, ieraksti komentārā. Mēs gribam arī šo RC Gonku atnest uz Latgali. Tāpēc Krišs mūs tur jau sagaidīs. 10. būsim Cēsīs. Ceļš aptuveni 3 stundu miniens, ir ko gāzt. No Latgali, zin kā, tomēr ir ko mīt, vai ne? Par BMW nedaudz. Vakardien riktīgi pastrādāju. Kasparam paldies. Kaspar, ja tu skaties video, atnāc parād viņam kasjaku. Kaspar, kas tas ir? Kaspar, iebrauks pie manīm. Nē, viss kārtībā. Kaspars ir ļoti malecis. Viņš izdarīja, es vienkārši aizgāju gulēt. Es vakar izrubījos, vienkārši nebija spēka. Atnāc pasties no sāna, kā viņš 0,6 palaid wide angle, jā, jo tad tu redzēji uzreiz, kā tas izskatās, nu vienkārši efektīvi. Man patīk. Nav slikti, ļoti labi. Ejam otru pusi, pastīsimies, ja Kaspars nabadzīgs cīnījās. Ja bardaku ir atstājis, Kaspar, tev vajag novākt visu šeit vakarā. Bet viņš tiešām, ja jums vajag uzlīmēt uzlīmes, es domāju, pavisam noteikti Kaspars ir tas, kurš jums tās uzlīmes točni uzlīmēs. Kas vēl šeit ir? M3 spoguļi, protams. Tie ir iekšā motors, viss kā nākās. Par to es pastāstīšu vēlāk un vairāk. Nāc apsties uzreiz, varbūt, kas grib paskatīties, kā izskatās iekšā. Tātad, momo. Tātad hidra ir, viss tur ir. Viss izskatās vienkārši ļoti skaisti un efektīvi. Tāpēc, domāju, pavisam noteikti jūs šo auto redzēsiet daudz un dikti. Nu un kā? Vēl ko es tev, protams, gribu pateikt. Nāc paskaties, ka mēs esam arī šo to nopirkuši. Mazliet naudu iztērējām. Paldies, Trakdejs. Rīgā tātad ļoti feins čoins veicis. Viss šeit viņš mums ir palīdzējis tikt pie šitādiem terekur apaviem. Cimdi. Zin kā, jāieķerās tajā barankā riktīgi. Mums arī kaut kur kostīms mētājs. Bet tas pēc tam. Tagad mēs ņemam range. Starp citu, šito range, ja kas varat dabūt pie sevis īpašumā, ja ir vēlme. Komplektācija ir mēmākā. Biogrāfija, to ir autobiogrāfija, nu vispār čotka. Paganāja charge. Neko paskaties šitās te charge. Ļoti efektīvi ģēla. Pasties, viņš rāda lādes spriegumu, viss kā nākās. Mēs lādējam drona bačas. Šitās mums ir miķīts, ja kas, ar ko mēs filmējam, ir tieši šitās te. Ļoti interesants, 2 gabali setā. Uzreiz pats adaptēris pie telefona. Kas mums ir pa dronu? Dronu izmantosim šādu te. Noteikti daudz viņi zina. Arī Raiders Raids ar tādu pašu lidinās, cik es redzēju, arī viņš tur mums pafilmēja, kaut ko izstādē, kad mēs bijām ķīpselā ar savu kaķīti. Starp citu, filmēšam šodien arī RC Gonku Cēsīs. Bet, to jau es visu esmu pateicis, bet interesanta lieta ir, kur tad ir pazudis Hellcats, kur ir kaķis. Kaķis ir CSDD. Viņš jau cīnās 3. nedēļu par to, lai viņš izietu sound testu. Sound testu vienkārši viņš neiet cauri, tāpēc, ka viņam tur ir pa skaļu viss aizmugurē. Un vēl viņam ir viena bēda, motors cenšas pamest čatu. Vienkārši kaķa dvēsele grib izlausties uz āru. Tā gadās, neko nevar izdarīt. Kaķis mēdz tā darīties. Tāpēc mēs uzprintēsim ar 3D printeri viņam jaunu motora kronšu. Mums arī sprintējam viņam spoguļus šobrīd, lai būtu tie pagriezieni tur iekšā. Mēs vienkārši gribam CSDD dabūt beidzot to tehnisko pasi, lai mēs varētu braukt official pa ielām un normāli ar tehnisko apskati, apdrošināšanu. Zinu, viss kā nākās. Tāpēc, ok, es domāju, mēs uz šitās nots teiksim, thanks for watching, seko līdzi šodienas notikumiem. Mums ir miniens 3 stundas reāli, šobrīd jau ir druscīt pārtērēts laiks, un mēs jau būsim pāri 10. Vēl kaut kādu kafiju jāpaņem. Ok, stay tuned and follow for more.